Vai tu atceries, ka biju gana liels idiots, lai iegādātos Lietuvā šo te norakstīto ātrās palīdzības automašīnu, kur kāds kolekcionārs nopirka un tad viņa laikam vairs nepatika, atstāja zālē uz vairākiem gadiem un nebija garantijas, ka tur vispār kaut kas strādās. Godīgi sakot, viņš izskatās daudz drausmīgāk nekā es biju iedomājies. Un starp citu, visā šajā Mercedes stāstā mans perekupu kompanjons Kostiks ir ļoti nozīmīgs, jo tas Mers atradās tajā laikā Lietuvā un nebija baigi tālu no Jēkabpils. Tādēļ viņš aizbrauc, viņu savāc, baigi tur neko nefilmēja, jo tajā laikā viņš bija ļoti kautrīgs, bet man ir vesela sērija par to, kā mēs viņu tur pirkām, gatavojām, atdzīvinājām un tā tālāk. Tas viss ir manā YouTube kanālā. Iečako. Un tos gadus atpakaļ pēc ļoti daudz nervu pazaudēšanas, pietiekoši liels naudas summas iztērēšanas, viņu izdevās atdzīvināt un dabūt braucošu. Nosacīt, tur bija savas problēmas, bet viņš bija braucams. Un tad, protams, pirmajā testā mēs ar Kostiku viņu apskādējām un tā kā bija jautri, bet virsbūves detaļas šim autors dabūt grūti un īstenībā bija mazliet žēl, ka mēs viņu tiešām, teikšu, rupļi sapsām. Bet kāpēc šis video šodien? Jo tajā brīdī, kad es viņu nopirku, šim Mercedesam bija divas misijas. Viena bija nofilmēties Dodručkā šobā, kur drifta Mercis sev ļoti labi parādīja. Visu cieņu šim te opītim. Un noteikti iečakojiet GO3, jo tur otrajā sezonā šis Mercedes uzpeld. Un īpaši iespējīga sērija bija ar brāļiem Bērziņiem. Tur gandrīz arī tika pirmo reizi pievēmts šis Mercedes. Tu neizkrīt ārā tikai! Pagaid, Jāni! Puse pacients mirsta bez vēm! Darbiņš nav viegls, bet ir ļoti atbildīgs. Un otrā misija bija ielikt viņu ziemā slodzītē, bet iepriekšējā ziemas kurzemes pusē bija draņķīgas, un tādēļ šī miskasta vienkārši zālē gulēja. Un tad pienāca šī ziema, kas tagad jau ir nokususi, un sapratu, ka nevar zināt, vai tagad atkal nebūs 2 gadi jāgaida, lai izkustinātu šo monstru ziemā. Un es sapratu, ka šis ir īstais laiks. Vienīgs nebija drošs, ka tur kaut kas strādās, jo tas auto 2 gadus nav kustināts un iespējams tur pels iekšā dzīvo un vadi sagraust, vai kaut kas dabīgā nāvē ir vienkārši nomiris. Tur radiators ir beigts, jā. Tādēļ sasmērētās sirmaizītes sagatavo melno tēju, jo mums ir uzdevums. Šodien mēs darīsim visu, lai šo Mersīti dabūtu šķērītē ziemā. Centrāli, neatliekamā drīz palīdzība dodās uz izcaukumu. Tas bija kaut kas. Tas ir, tu paskaties, cik sniega. Tas ir p***iet. Šitos nebija paraksties. Salīdīs apanēs sniegs, negribu, bet gribētu. Man liekas, nekad neesmu tīrījis sniegu ar lāpstu no mašīnas. Un kamēr šis brīnums tiek izraksts no sniega, pastāstīšu tev ātri par sērijas atbalstītāju Car Vertical. Redzat, ja pārbaudam šī Mercedes vēsturi, tad viņi ir ļoti skopi. Vismaz redzam, ka 2017. gadā pēdējo reizi gāja apskat Lietuvā, un tad viņš pamet čatu, jo tika norakstīts. Bet, piemēram, šis A6, kurš šobrīd tirgojās Latvijā, ja gadījumā kāds meklē Audi, te redzam Car Vertical, ka šī tačka ir bijusi klapēta 9 reizes. Jā, viss sācies ar pirmo avāriju līdz 10 000 Vācijā, un tad seko vēl avārijas 1000 eiro tāmēs. Un nemaz nerunāsim, ka šis Audi arī ir normāli notīts. Jā, tur perekupi pacentušies, sveiciens viņiem, jūs esat baigie malači. Un es zinu, ka tu līņās sniegpulkstenīši nāks ārā un viss gribēs mazliet kaut ko pamainīt dzīvē un iespējams paņemt jaunu tačku, tādēļ paskatieties, ko jūs pērkat un par kādu naudu. Ja ir sista tačka, tas ir ok, galvenais kāda cena un cik traki. Un atcerieties kodu RV, kur ievadot Car Vertical, varēs tikt pie 20% atlaides. Paldies visiem, kas izmanto manu kodiņu. Aprakstā atstāšu gan linku, gan atlaižu kodu. Bet tagad, jā, skatieties, lielais brīnums ir izrakts, varam turpināt mūsu operāciju. Opa! Nihujā себе! Man par lielu pārsteigumu dinozaurs pēc 2 gadu stāvēšanas tomēr piešķīlās un īstenībā visu cieņu drifta palīdzībai.
Tad šis brīnums tika izrakts no sniega, kur tiešām sniegs bija tik ļoti daudz, un tas nebija vienkārši. Paldies visiem, kas pieslēdzās. Tad drifta palīdzība devās uz Vārteks telpām Liepājā, kur grib pateikt paldies Andrim, šefam, par to, ka ļāva šeit mums viņu sačubināt. Tā, Kostik, ko mēs darām tagad vispār? Nav ne bremžu, ne roķenes. Un vai nu kaut kādu šķidrums dabūjam mitrumiņu un kaut kur aizsalē kaut kāda trubiņa. Un tagad ir gaisa sistēmā. Vai nu ķipa vēl kaut kāds cilindrītis varbūt galvenais beigts. Bet ja viņš būtu beigts, tas būtu uz bremzēm, bet roķenei būtu jābūt hidrai. Bet ir otra situācija, ka aizmugurē tās atgaisošanas skrūves ir ierūsējušas un viņas var salūst. Tātad, kā jūs dzirdējāt, šīs operācijas galvenais mehs Kostiks ir manām satraucies. Ja te nekas mums neizdosies, tad rītdien, kā bijām it kā izplānojuši dot ar viņu čodā, viss šis plāns varētu arī neizdoties, un Mersis gaidīs nākamo ziemu. Un zinot, cik Latvijā tas ir sūdīgi, iespējams, mēs tad gaidītu vēl 3 gadus. Ko tad mēģini darīt tagad? Es gribu atskrūvēt tās atgaisošanas skrūves, bet man liekas, ka te būs liela berze. Tā ir. Atskrūvējās, bet šķidrumiņš nepašlo. Nē, aizgāja. Aizgāja? Jā, tad iespējams vienkārši būs jāatgaiso. Kas bija? Sagāja? Jā. Bļa. Vat nenolūzi? Ne. Tek. Tad negrib tecēt. Kostiks tevi stāvāts vesela banda, kas mums palīdz. Čau, esi. Jau. Kā tur situācija? Viss slikti? Viss slikti. Cik tev samaksāja, ka tu Radeks uzvilki? Ot necik. Rekur. Rekur. Tu sasūcies normāli. Jā, tad cepure un vēl veste. Viss ir Radeksa. Kabata tukša. Ja vispār kāds atcerās tik senu pagātni, tad mēs drifta medicīnisko tačku nopirkām. Viņi bija kurā vietā? Lietuvā, vai ne? Viņi jau bija leitami jau ļoti ilgi. Viņam tur viss kaut kādas daudz mašīnas bija. Viņš pēdējos gadus stāvēja telpā, uz viņa bija putekļu kaudze. Jūs varat apskatīties, tur bija kaut kādi kadri. Tā kā viņa bija tiešām ātrās palīdzības mašīna, viņas nevar pārdot ar dokumentiem tālāk. Viņas ir pat tā kā uz utilizāciju. Vienkārši čalis savāca sev. Viņa nomātājās tur 3 gadus, tur 5 gadus, tur vēl 2 gadus. Tur arī, man liekas, viss bēlīts sākās. Bet mēs atdzīvināsim un kārtīgi viņam iedosim. Īstenībā ir vēl viena lieta, kas mums obligāti ir jāizdara, pirms mēs viņu braucam ārā. Neatceros pēdējo reizi, kad mēs šeit tačkai būtu mainījuši eļļu. Tu atceries? Tas bija tad, kad viņa tika iegādāta un kad likām tās visas 3 gadus atpakaļ? Hidras 2, 3. Jā. Kopš tā laika mēs neesam mainījuši eļļu. Es domāju, ja mēs tagad viņu spīdzināsim, viņi ir tik ilgi stāvējuši. Reku mēs paņēmām no mūsu draugiem Eneos sporta eļļu, kas ir 10 vai 60. Es šo te leju arī savā žurītī. Un būs interesanti apsīties, kā viņam patiks. Es nezinu, viņi domāt vispār šitādam dinozauram? Šitam dinozauram es domāju, ka pavisam noteikti viņa nav domāta. Kāpēc mēs vispār paņēmām šito eļļu? Tu izdomāji vienkārši? Mana teorija bija tāda, ka viņš tiek darbināts tikai tad, ja viņam tiks dots pizduļai. Tad viņam vajag būt biezākam. Un viņa ir biezāka un mazāk iespēja, ka šitas dinozaurus nomirs. Kamēr zem haubas vecais motorītis murā. Tīdu sauli pēc saules frenās apavušā bunģā. Pietiks veseli man tirgot vairāk negrūdīšu žurkās. Klausies, eksotikā apstiprinājuši to mašīnu. Kur tu biji? Nopietni. Jūs skatītāji gribētu atbraukt uz Auto Eksotiku un redzēt šito mašīnu dzīvē, ierakstiet komentārā, jo, ja jūs gribat šo tačku redzēt Rīgā, nopietni, mēs varētu visiem jums atrādīt Auto Eksotikā, tāda tačku taču nebūs vēl bijusi. Paldies arī Eneos, kad jau mēs gadiem jau īstenībā tagad var teikt jau visos sportiniekos, un šo es arī saukšu par sportinieku. Jā, mēs viņu saucam par sportinieku, tāpēc arī tā izvēle ir tāda eļļa. Kam vispār lai iekšā? Liekas, drifta tačkām? Drifta tačkām viennozīmīgi. No tā mašīna ir slodze, redlines, liela temperatūra, noteikti M-sērijas bembiem. Bet īstenībā, ko es gribu pateikt, es laiku saku, ka Eneos lieja sportā motorēļi tikai īstenībā viņa ir lielākā kompānija Japānā, kas nodarbojas ar motorēļām. Viņiem no rūpnīcas jau brauc ārā visi Japāņi. No offense, bet man cepīt Meriks Benz, vācu klasika turos zils, tāpēc skaties, kur tu blēdz. Tieši šitādi cipari, ja jūs pērkat eļļu, izvēlaties visus tos ciparus, kādi jums paredzēt. Nevis tā, ka kaut kādam vienlitrīgajam, tur Toyotiņai jūs liesiet tādu biezu eļļu. Es domāju, ka to būs slikti. Jā, viņi nešancēs vienkārši. Jā. Šitāda eļļa ir paredzēta, kad dodas slodzē un lielai litrāži, kur ir karstums lielai. Tā
beidzi nevis 6A, bet G klasi. Šitas ir ļoti vecs filtrs. 1976. gads. Atstāj viņu. Nu, nē, kā tas izskatās? To, ka tu lai garām. Ceļas viņš smirdēs tagad. Smirdēs bišķiņ pa ceļas, jā. Sapilināja uz kolektora. Un starp citu pie Dans G, kas ir oficiāli Eneos izplatītāja Latvijā, visu šo te marta mēnesi tu vari savai tačkai nopirkt motoreļu, Eneos, jeb kādu veidu, kas tev ir vajadzīgs, par 20% lētāk izmantojot šo te kodu. Noteikti izmanto, un paldies Eneos, ka vispār mūsu skatītājiem kaut ko tādu iedēvāt. Tas ir daudz, jo viņu labajām cenām vēl 20% nāks nost, tā kā izmanto. Tas kods strādās tikai līdz marta beigām. Ja ir kāds, kas ar Mercedesiem kaut ko saprot, ar tām... Ar šitādiem dinozauriem. Jā, ja ir kāds, kas skatās uz šo tad zinēju un saprot, kas tas tāds ir, un var viņu saregulēt, un ideālā gadījumā tas būtu tuvāk Liepājai, tas būtu baigi forši. Kā saka, piķis nav problēma. Paskatīties Bračikas divi, mūsu operators, Aksels. Viņam ir klasiskais Pur Baltics, un Kostikam ir jaunais tev dizainiņa aizbrēja. Kur jūs iepērkties? Turpat, kur tu? Labi. Jūs reāli pēc Bračkām izskatāties, klausās. Apskaujieties. Nē, apskaujieties. Čaļi, ne priekš video. Arī no stāvēšanas bija Kirdik radiatoram. Tas mums rekur arī šeit nomainīsim. Saliesim visu šķidrums un būtu jābūt. Mēs dabūjām kaut kādas gumiņas, sabāzām, kur nipilītis. Mēs pušam gaisu iekšā bačukā. Cik tas ir pareizi, es nezinu. Mūsu teorijā šitam jānostrādā. Oh! Kas tas bija? Tas bija periebors ar gaisu. Puh! Tas nebija garšīgi vispār. Dabūja mutē? Dabūjam šķidrumu bremžu. Evo, sāk parādīties. Jā? Var just jau, ka nav pa tukšo? Paga vēl 3 razočki un... Bet šis bija īsts prieks, jo, kā izrādās, bremžu problēma ir mazākā lieta, par ko mums te satraukties. Ir lielāka sūda par atgaisošanu. Paga nospied. Turu. Kaut kur bija tikko. Jā, varētu dzirdēt gaisu. Jā. Gaisu skrējām gārā. Re, kur trubiņai pizdēts. Parādi. Re, kur. Augšā, jā? Šitā, jā. Tur ir čau, jā? Re, kur čau, jā. Jā, šis te Kostika garīgo neuzlaboja. Šajā gadījumā es priecātos, ja pats kaut ko vairāk no viss šī saprast un varētu palīdzēt, bet, kā redzam, bremžu caurules nav vienīgā izpuvusī vieta. Bišku Langerona nav. Kaut kas bišķi te trūkst. Ej, tu nost nabaks ir sēsts, pilnīgi, ne? Tu gadījumā negribēji iemācīties metināt? Nē! Tad rezumē, gandrīz sanāca atgaisot bremzes, bet sanāk, kad ir reku šeit, kad redzat, šī ir problēma, un mums vajag jaunas trubiņas uzlikt virsū, ja? Caurules un trubiņas. Jā. Tas sanāk vienkārši no stāvēšanas. Tas viss pasākums sadrupas kopā, visas tās bremžu trubiņas. Jūs parasti arī brauciet apskatē, tieši bremžu trubiņas ļoti bieži ir tas, kas jums ir jāmaina, bet šeit ir jau gala situācija, ka viņas vienkārši jau ir pavisam beigušās. Izskatās arī rāms mums lēnām pamet čotu. Jā, bišku ir. Ir mazliet problēma. Te ir problēma. Te ir problēma, tur ir problēma, tur ir problēma un vēl te ir problēma. Jā. Bet šodien laikam mēs beigsim. Jums tas būs šitā un jau turpināsies. Mums tas būs drusku vēlāk un mēs turpināsim darbus. Jā, mēs ātri iečakosim, kas Strodo ir, cik viņi ātri var atgādāt mums detaļas, un tad jau atkal tiekamies šeit. Un es domāju, jau pavisam drīz šis dinozaurs atdzīvosies. Calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Šitas ir savienojums, trubiņas, roņiks un Kapare? bremžu caurulītis. Bremžu caurulīti šaurā. Nu jā, šitā ir degvielas. Ni tur pa viņu. Būs fires. Tagad visu mums jāsavelk jauns. No kreisās puses, no labās puses un no priekšas. Kur visas trubiņas aplūza, nolūza, izlūza. Esam tagad izvilkuši tās metāla trubiņas. Mēs izvilkām viņu cauri, kur ir tas jaunais savienojums. Kreisā puse, labā puse, tas aizies uz priekšu. Un tad paliek mums savienot kaut kur šito galu
kaut kur te, un tad čakarēties ar atgaisošanu. Un, protams, Kostiks nebūtu Kostiks, ja viņš neaizrautos ar šo auto. Un es viņam palūdzu, lai palīdz man dabūt viņu braucošu un lai viņš var nobremzēt. Bet viņš mums ir ļoti rūpīgs džeks un mazliet aizrāvās. Te es tev parādīšu lietas, kas viņam iešāvās prātā. Īstenībā daži no šiem upgradeiem izskatās kosmosā labi. Es nezinu, ko es daru, bet es gribu tikt pie pečkas motorīša, un viņš ir kaut kur zem šitā visa. Es te jau kaut ko drusku palauzu, un tagad mēģināšu. Es teicu, ka es kaut ko salauzīšu. Tā, re, kur viss ir oksidējies, viņš knapi griežas. Ieputīšu tur iekšā kontaktu tīrāmo, ka varbūt es kaut ko līdzēs. Es aizgāju pamēģināju pie akumulātora, viņš griezās. Pamēģināju ar lampiņu tos vadus pienākošos plusu ar minusu pievienot, lampiņa nedeg. Tātad nenāk strāva pie vadiem. Sāku skatīties drošinātājus un atradu vairākus beigtus, bet es izgāju no situācijas, kur iebāzu iekšā skruvi. Un pagriežam aizdedzi, pagriežam pečku. Uī! Griežas. Cik tas ir droši ar to skruvi? Necik, bet mums der. Te, vai vienkārši ir hermetiski aizmērēt to visu pasākumu. Nu, cerēsim bišku mazāk līst tur ūdens, bet laikam tur ir viss slikti. Un, lai jūs saprastu, cik ļoti ilgi gaidīju šo mirkli, tie ir kadri no Ārdalas 3 gadus atpakaļ, kur ved šīs te riepas pie džekiem montēt, un es šos failus glabāju savā datorā ar domu, ka būs kaut kad tā diena, kad varēšu viņus šeit iemontēt, un beidzot tas mirklis ir pienācis. Visu pasūtījām, viss ir riktīgi forši. Mēs šodien ņemsim Yokohamas riepas, kas īstenībā ir, man liekas, pēc pasaules datiem top 10, ne? Jā. Tā neizklausies pārliecinoši. Zikā tie top 10, tas tāds slidīgs variants, jā. Bet labs riepas, ne? Droši. Es gribēju sākumā sailu un tās, kuras es pats reklamēju ar atzēju, bet viņas visā Baltijā ir izpirkts. Tas normāli? Labi pareklamēs esat. Tā izstāsta, jā, jo tās nebija. Un šīs, man liekas, sanāk bišķiņ dārgāks, ne? 2 segmentus augstāks. Jā. Līdz ar to arī būs drošāk. Drošāk un mazliet dārgāk. Ir cena mazliet lielāka nekā sailonam, ne? Nē, cenu ziņā jā, bet ir tāds labs teiciens. Samaksājot vairāk, tu zaudē tikai to, ko tu pārmaksā. Samaksājot mazāk, tu vari pazaudēt visu. Šis bija ļoti labi. Samaksājot vairāk, tu zaudē tikai to, ko tu pārmaksā. Samaksājot mazāk, tu vari pazaudēt visu. Un tagad, pēc vairāk gadu gaidīšanas, šeit, iekšā zem M4, skatiet, parādīšu, slēpjās mūsu medicīnas mašīnai. Diski, vecīt reāli, vairākus gadus. Mēs gaidījām šo brīdi. Paskaties, ne? Kosti. Viņas jaunas pilnīgi? Pilnīgi jauns. Sakas, tas ir Yokohamas rāģu riepas. Paskaties, ne? Pieskaries. Gumijai. Man liekas, ka ir vēl ok, viņi jau te pastāvēs. Bet viņu vajag piebraukāt, lai radzes izlien ārā. Jā. Un ko mēs bez dokumentiem un Mercedes šķirīsim pa A9? Esam jaunā dienā, drifta palīdzība ir gatava. Es gribu pateikt paldies milzīgi Kostikam par to, ka viņš pa vakariem Varteks telpās, kur paldies Andrim, ka ļāva mums to visu dabūt gatavu. Jā, paldies priekšniecībai, ka uz brīdī Varteksa telpas palika par perikupu garāžām. Jā, un vēl es gribu pateikt milzīgi paldies Uldim, kas ir šis te džeks, ko jūs redzējāt arī kadros. Viņš tiešām pa vakariem arī, palīdzēja reāli. Viņam tas nebija jādara. Jā, un viņš pieslēdzās. Man bija ko kauns arī, ka es liepājies un nezinu mēnesi un jau cilvēkiem prātu. Kaut kur veikalos, kaut kur uz vietas darbā. Bet Uldi, tu esi pats labākais. Un es ļoti ceru, ka viņš nesakautrēsies un arī izbrauks ar šo tačku. Mēs viņu vēl dabūsim, jo viņš to ir pavisam noteikti nopelnījis. Ir lietas, ko bez viņas noteikti nebūtu izdarījis, piemēram, tās pašas bremzes, tās turbiņas pārvilcis. Es uz to skatījos kā uz kaut kādu šausmu filmu. Un ar rulli tas sanāca čuk. Tačka ir atpakaļ dzīvībā, kā jūs redzat, mums ir jaunās riepas virsū. Kas bija interesanti, šī mašīna Varteks telpās stāvēja nedēļu un joprojām nāca iekšā ūdens. Visu laiku tecāja ūdens. Tagad beidzot nē. Varbūt tagad tas ir beidzies. Bet vakar vēl, kad ar tevi runāju, tev lija vienkārši strauju pīta tāda. Mēs viņu vairāk tā nenometīsim malā. Tagad mēs pa viņu mazliet parūpēsimies. Kosta brāviens! Nav tā nekas tāds, tas nav Bentleys.
Bet viņam ir kaut kāda vēsture, ir pievienota vērtība, un tādu vienkārši nav, manuprāt. Jā. Tagad nesen kaut kāda līdzīga tirgoja par 4-5 tūkstošiem. Un skatieties, kas ir pats svarīgākais šodien. Šis mums dos ekstra 5 zirgspēkus, kas noderēs uz šī lielā. Es gribu, lai tu ātri iekāpj. Lai es iekāpju, tā kā sajūtā? Jā, iebāz atslēgu un kā smaržo pirmkārt. Pēc mūsējās Pūru Baltikas. Jā, stūrīti, roķinīti. Bet īstenībā ir labs upgrade šeit tagad. Un tas krēsls joprojām ir rēcīgs. Paskatieties, tas kabinets vienkārši tagad, ļoti. Šis te tagad tapas garāks, viņš bija tikai šeit un bija pa īsu. Kā jūs redzat, ir viss salikts. Šis tas skaistais... Tu gribēji viņam lampiņas nomainīt, jo paskatījos strāvā pie viņa pienāk. Kāpēc spidometrs ir? Arī spidometrs un tahogrāfs. Un gribēju lampiņas nomainīt, bet viņas tik tur interesantas, ka nevarēja nekur dabūt viņus atrast. Bet īstenībā tagad ar šito stūriņš izstāstas rītīgi. Jā, vēl gribās, lai ir vēl labāk tas viss pasākums. Gribās šito aizpildīt pasākumu. Jā. Kādiem slēdzīšiem, kaut ko tur magīti iebāzt, vismaz feikovo. Šito vajadzētu uztaisīt, jā. Šis būtu labs, jā. Pastieties vienkārši. Tāds ļoti interesants autiņš. Īstenībā ļoti dīvains sajūtas atkal ar viņu braukt ir. Ir ceļš, ka tu brauc atpakaļ gaitā, tu tagad skaties, tu neko neredzi, un tad tu skaties caur to mazo lodziņu, un tad tu redzi to garo tuneli un visu to telpu, kas ir aizmugurē. Man viņi negribās arī iznīcināt. Mēs padriftosim šodien, bet es domāju mazliet ap prātu. Viņš pasēdēs šo tevi. Es ceru, ka mēs nenorausim to visu pasākumu. Viņš izstās ļoti tuvu. Redzies, kā mums ies. Es ļoti ceru, ka mēs to mašīnu atvedīsim kaut cik vienā gabalā. Problēmas ir vairāk nekā nav problēmas, bet pats interesantākais tas, ka tas Mercedes, kā mēs GO3 dod ruškā šovā, kad filmējam, viņš ļoti labi vadās. Un es domāju, tagad pa ziemu vajadzētu būt vēl labāk. Tā kā, jā, dosim šo draudzīņu slodzītāju. Šis tiešām ir ļoti īpašs moments. Es šobrīd gaidīju kopš nopirkt šo dinozauru. Un es domāju, automašīna arī ir priecīga, ka viņi beidzot var pašaut vaļā. Mēs gribam prātīgi paņemt, pabraukt, lai neizrauj visas tās radzes ārā uzreiz, lai ir kaut kāda jēga. Un plus vēl šī mašīna, viņa nav... Viņa nav kustināta 2 gadi. Jā, mums vajag tāda mīlestība pietai lietai. Gāžam. You like this when you are the boss. It don't matter what the cost. Game changer, raise a bar. Let them know who's in charge. You know as I do everything with boys. I'm a ghost like a Royce. I don't do no work and force. See me killing it, yeah. I am the boss, the one in the mirror. I got the ball, I'm killing it, yeah. Take the stats and really appear. You see me killing it, yeah. I am the boss, the one in the mirror. I got the ball, I'm killing it, yeah. Take the stats and really appear. Drift palīdzībai dežūras laikā nebija ilgi jāgaida līdz pirmajam izsaukumam un savam pacientam. Drifta medicīniskā palīdzība ir ieradusies. Mums jau ir pirmais klients. Rekur, vai kādam slikti palika? Oi, te būs... Drift neatliekamā palīdzība izdarīja savu. Ļoti labs fans tev. Jā? Labs, paldies tev, skaties, spied laika arī? Jā. Ideāli, ļoti labi. Ko, mācam tālāk, davai. Šobrīd mēs mazliet rādas izplaisām no malējām, bišķi arku pagrauzām. Arkas rekur izplaisa ārā. Jā? Jā. Es ceru, ka mēs nenorausim to visu pasākumu. Mums vajadzētu cits atspērs viņam. Mazliet braucot temperatūru sāk kāpt augšā. Temperatūra. Jā, 100. Bet tagad viņi atkal gāja uz leju, kas ir labā ziņa. Kā tev? Pirmie iespaidi. Jā, forši. Šitas man nepatīk ļoti, bet mēs neko šodien nevaram mainīt. Pa šito te? Jā.
Nu jā, mēs jaunas riepas bišķi sačakarējām. Nu, jā, tās riepas būs žēl bišķi. Nē, tā ir ļoti interesanti. Tas ir savā, tas nav tā, ka iekāpt 46. neku žurkā un braukt. Tas ir tā sajūta, tas ir pavisam savādākas. Nu, pavisam savādāk. Ļoti interesanti. Man liekas, no malas viņš izskatās vispār kosmosā. Tāda būdu, tu bļa stiepti. Man liekas, ātrums drusku arī mums beigās bija. Jā. Un tiem, kas tagad mēģina saprast, kā ir braukt ar ātro palīdzību, tad tā fiška ir tāda, ka pirmkārt viņš ļoti labi stūrējās. Mercedes kā tāds vispār kā stūra griežās viss, nu, perfekti. Otrā lieta, mums ir atnācis stūrs pasaminātājs šķidrums, kas ir vienkārši fantastika, kas mums ir ļoti vajadzīga. Gribās viņu vairāk vēl iemest, jo viņš tā kā smuki nāk, nu, viņš pats turējās smuki ārā. Dēļ tā lielā izmēra garā, viņš tā kā nav tā, ka, piemēram, tā kā Arčim, kur ar zetku, ir jāstraucās par to, ka nu ne zetku var arī, nu, bišķi pa daudz, viņš tev samet riņķī, vai ne? Jā, man 2 reizes bišķi. Man mēs vairāk baili, kad nāk tajā vāļiņā asī, kad neuzmet uz jumta. Jā. Oj, beidz tā. Ja mēs nemīzām. Es tikko ar Ulu pabraucu, viņš tur vienkārši brauc visur, tur, kur nav ledus. Un es šitā jau turējos, jo mazums būs šitas. Bet, kad bijām uzpildījuši stūrs pastiprinātāju, man radās ģeniāla ideja. Kostik. Jā. Klausies, varbūt mums vajag tagad vēl katafalku un tandēmu uztaisīt ar 2 ātrā palīdzību. Jā, bet tagad es nožēloju, ka toreiz to katafalku pa štuku mēs nenopirkām. Jā, jo tagad viņš noderētu, Tagad viņš noderētu. Tieši tam viņš vienkārt, ja domājas 2. Jā, vai ne? Tas būtu... Ierakstiet komentārā, vai jums vajadzētu nopirkt katafalku un šos te 2 palaist tandēmā. Kostiks ar ātro palīdzību, es ar katafalku vai otrādi. Šo ideju mēs varētu paturēt prātā. Jums cilvēki gribētos kaut ko tādu redzēt. Es domāju, ka būtu vērts investēt tur pāris štukas tajā pasākumā. Mums nav plāns šito iznīcināt. Jā, tas gan. Vienkārši drusku pārlēties ar viņu šodien. Cerēsim, ka viņš izturēs. Vairāk vēl par to visu piekrīt, ka viņi ir nostāvājis jau entos gadus. Viņš tur pastāvājis, pie tevis pastāvājis. Viņi izšķīdīs vienkārši. Lai kaut kāds rāds pēkšņi neizšķīs. Labi, ka esam ar trali, bet tāpat gribās vienkārši dabūt faniņu. Jā, Tā kā varbūt pa kupenām braukt nevajag, bet ar žurku tandēmijā tu varēsi tu braukt. Šis smēliens ar drifta palīdzību nebija nekāds izņēmums. Šeit visu cieņu, viss notika tā, kā tam ir jānotiek. Tātad neatliekamā drifta palīdzība ir ieradusies jau savā 2. izsaukumā, kā jūs redzat. Dagpunktā sižetā reku viss notiek ātrie klāt. Arčiks arī tēlo, ka viņš kaut ko saprot no viss tā, kas te notiek. Tā vai no aizmugurs parauc viņu? Jā, tikai saprot. Tad mums te ir jau pacients, kur mēs līdzi izvilksim ārā. Vai jums pirmo palīdzību nevajag? Būs labi? Kostik 2. pacients jau šodien, ne? Jau 2. jā. Jā, 2. palīdzību pirmo esam iedevuši. Ja forši, ne? Merci, Maudi. Jā. Gan līdz bembim šodien, lai nevajadzētu. Lai nav kauns jādais savējiem. Jā. Ulu, davai parādi, kā iet, jā? Davai parādi, kā iet. Ulu, davai, būs labs! Viņš iesilistījās, ne? Viņš ir dairals, un arī ritīgi vilki. Tā pofi garas, kad saņem vārā tās tik vēl. Jā. Ok, 2. pacients izlāpts vispār. Ja kas zvaniet reku šo te numuru, ja jums vajadzīga drifta neatliekamā palīdzība. Mums ir pacients arī iekšā. Vai jums viss ir kārtībā? Ceru, ka nebūs slikti, jo iekāpjot šajā aizmugurē jau ir tāds, dīvaini tāds sajūta. Kā tu liekas, kāds ir numeris tā aizmugurē? Es domāju, ka jā. Es domāju, neviens vien. Un es ceru, ka vairs neviens nenomirs. Tā kā jā. Labi, pacienti, kungs, lai jums labs brauciens. Es varu pateikt, ka reāli es redzēju vidā, kur čokiem palika slikti, tāpēc es tagad pats arī domāju, vai... Kā iekšā? Viss labi. Visu labi. Eģi viss būs kārtībā.
labi? Lūdzu. Paldies. Super, viss labi patika? Ļoti. Es tagad zinu, ka dzīvē jūs arī esat traki. Bija labi drauziņi? Varētu vēlreiz. Šis džeks ir jūnieks, tā kā viņam vispār easy. Ja vienam no brāļiem Bērziņiem dod ručkā palika ļoti slikti, tad šis čels var braukt. Un dāma īstenībā arī vispār nenoraustījās. Visu cieņu tev, jā? Paldies. Bija forši, jā? Bija ļoti forši. Pasveicini kādu varbūt. Mammu, piņasim. Sveiciens mammai. Ok, super. Labi, paldies, ka izbraucāt. Super. Forši, baigi labi. Rezumē ir ļoti labi, ļoti forši. Man ļoti liels prieks, ka sanāca šo taču dabūt ārā. Mēs viņu arī negribam nodzīt līdz pēdējam. Mēs gribam viņu vismaz atstāt, lai viņi vizuāli izskatās pēc kaut kā. Gribētos kaut kādus mežu dopus pafilmēt ar viņu ļoti, bet tur tā loģistika viss, tur jānoslēdz tas ceļš un tā tālāk. Tačkai nav dokumenti, viņi legāli nevar uz ceļa atrasties. Kur nu vēl ar ieslēgtām sirēnām. Jā, šeit ar šo drifta palīdzību mēs devāmies uz Baltkrievijas meža dopu. Jā, tas bija Baltkrievijā. Kodies Baltkrievijas miliņš domāt par to, kad es brauktu ar automašīnu bez papīriem un ar ieslēgtām bākuganīm? Ja nebūs sajūsmā. Šo to mēs arī tur Photoshopā ar mākslīgo intelektu esam izdarījuši. Tā kā, jā, tas nebija Latvijā, kur mēs spiedām maksimumu no šī zvēra. Tad, kad es to izdomāju, to ideju, tā kā sēžot siltā ofisā, likās bišķi mierīgāk. Tāds sastrasojies izskaties. Sastrasojies. Es tevi reti tādu redzu. Es biju domājis to nakts daļu arī ielikt YouTube'ā, bet man teica, ka labāk to nevajag darīt. Nesen jau YouTube'ā vienu video man nobanoja, un man ir vienkārši jābūt ļoti uzmanīgam. Bet Patreonā pret dažiem peso var atbalstīt manu saturu un redzēt šo un vēl daudz cits video, kas nekad netiks rādīt YouTube'ā. Tā kaut kā pa lielam. Varbūt ierakst komentārā, kur tu gribi šo automašīnu redzēt. Starp citu, man ir ideja varbūt viņa auto eksotikā izlikt ārā. Ja man šādi te mazliet papūšu tačku ļaus tur izlikt, lai visu var nākt dzīvē apskatīties. Un varbūt arī Pur Baltics Challenge'ā mēs viņu varam nolikt droši vien pa asfaltu, mēs viņu baigi nemocīsim. Īpaši savus asfaltu varētu būt viņam diezgan grūti. Protams, ja es būtu amerikāņu YouTubers un man būtu ļoti daudz naudas, es noteikti iekrāmētu iekšā kaut kādu dulāko dzinēju. Es ar Garo runāju jau, kad varētu kaut ko viņš tur saskaitīja uz kaut kādiem 7-8 tūkstošiem. Ja tāda naudiņa būtu, tad viņam bija viena ideja kaut ko baigi dūli iemest iekšā. Bet nav īsti tādas finanses, lai viņi to izdarītu, bet tas būtu iespaidīgi. Bet tad atkal piekarēji vajadzētu kaut ko domāt, stiprāk uztaisīt, lai viņi nejūk ārā. Es ticu, pie lielākas jaudas tur viss, arī tas, kas tur nav no 80. gadiem mainīts, tur viss izšķīdīs ārā. Bet jā, es ceru, ka tev bija interesanti šo paskatīties. Tāda, es nezinu, nav nekas tāds super īpašs, vienkārši pagāšana, bet auto ir kaut kas mazliet savādāks un īpašāks. Un, protams, paldies Uldim un Kostikam par to, kad palīdzēja visu šo sagatavot. Un jā, protams, arī Akselam, kad palīdzēja izrakt ārā šo mašīnu no sniega. Un, protams, Ansim, kur Ansis mums ir parādījuši, kurš mums palīdzēja šodien visu piefilmēt. Paldies tev par šotiem. Labs, viss kārtībā, dzīves? Ir labi? No offense, bet man cepīt Meriks Benz. Vācu klasika turās zils, tāpēc skaties, kur tu blendzi. Nemeklēju friends, šitas hujāts ir par cīņu. Esmu ārpus trendu stendu. Ja kas? Mēs nezinām, kam tā mašīna pieder.